Labrīt visiem! Atrodos netālu no Blankenfeldas muižas, te uz Latvijas-Lietuvas robežas. Redz, kur ir robežas stabiņš, Lietuvas puse un Latvijas puse. Kamēr vasara nav galā, vajadzētu pabraukāt arī pa mežu, tāpēc to mēs arī šī vīkendā darīsim. Pieturēsimies pie Kurzemes tetiņa, lai nav tā kā uz Dullo jābraukā, jāmeklē kaut kādas takas vai kaut kāda maršruta, kuru galā nekur neaizvadīs. Un jāpārnakšno teltī, sen nav kempingots. Nometīsim spīdometru uz nullēm, lai var saprast, cik mēs nobraucām pa šito vīkendu. Tā, nu, ir. Tā, tagad vajadzētu aiziet uz offroadu. Offroads ir. Tā, atslēgt. Jā. Baigi daudz darbības jāveic. Un trekšanas uz nullīti ir. Tātad turēšos es teta maršrutam tūmā, Kurzemes tetam. Izmantojies populāro Osmand navigāciju, ko visi teti čaļi iesaka. Steigties šodien vispār nav, kur pulkstens tagad ir cik? 8 no rīta. Mierīgā garā braukšu visu dienu. Nu, cik visu dienu? Cik pietiks enerģijas. Un cik tālu tikšu? Tik tikšu. Tad uzliešu telti, palikšu pa nakti. Un no rīta svētdien, ja būs spēka un gribēšana, pabraukšu vēl. Un tad kaut kādā brīdī droši vien iešu ārā uz šosei un braukšu mājās. Redz, ka šeit kreisajā pusē ir tā Blankenfeldas muiža. Privāti īpašums, joprojām tur notiek kaut kādi pasākumi, ar ko viņi ir slavenais izlasība. 18. gadsimtā Francijas karalis Luis 18. te slēpās. Jeb trimdā bija izsūtīts vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā, ļoti vēsturiska vieta. Zirdziņi. Šito aplikācijas baigi daudz neesmu izmantojis. Man viņu ieteica, kā baigi labo. Kaut kā izdevās iekačāt to GPX failu, bet te jāmācās ar viņu navigēt. Tā izskatās, ka varētu būt šeit jāgriež. Un, godīgi sakot, es arī nekad Kurzemes tetu neesmu braucis. Nu, no Rīgas, tur no Lidovas kaut kādu posmiņu esmu braucis līdz Tukumam. Bet no šitās puses un tur pa to Ventspils galu, Liepājas galu nav būts. Tā kā pirmo reizi interesanti. Beidzās zemesceļš, sākās asfalts un pazuda maršruts. Man liekas, ka es kaut kur pabraucu garām. Jā, jāmācās ar viņu vēl darboties, lasīt pareizi. Redz, kur atkal zemīte, forši. Nu, pagaidām, jā, grunts ceļi. Forši var vienītī pabraukt, padomāt par dzīvi, pilnīgi bez steigas, nekāda raļošana. Galvenais droši izbraukāties. Kārtējo reizi paskrēja garām ceļam. Viņš nav tā kā vejs uzreiz, tur pagriezina kaut kā jāpiešaujās. Te jau kaut kas interesants sākās. Iebraucam jau tādā mazākā celiņā. Ļoti skaista daba. Pagaidām nekas ekstrēms, vienkārši baudīt braucienu pa zemīti. Super! Šī vīkendā, tas ir 17. 19. Jūlijas Ventspilī, laikam notiek tas Kurland Bike Meet. Gribu kādu gadu aizbraukt, bet nekādīgi nesanāk. Es biju domājis, varbūt šodien pabraukt pa tetiņu un vakarā tur palikt tajā kempingā pie jūras, tajā tusiņā. Bet kaut kā bail no tādu pasākumu, baigais alko pārtīs, man liekas. Vispār, ja jābrauc, tad jābrauc ir normāli. Piektdien no rīta uz 2 dienām, 3, lai ir ok. Pamēģināšu nākamgad aizbraukt.
Droši vien, ka baigi daudz motociklisti būs tur. Tā kā mežs būs tukšs, varbūt. Varbūt arī kādu satikšu, kas arī brauc tetiņu. Tā, kur mums tālāk? Pa labi. Jā, forši posmiņš, forši taciņas. Nekādi dubļi, nekādas smilts. Cietas segums, šitais man patīk. Bet gan jau būs kaut kur arī smilts un dubļi. Bez tā jau tec nav iedomājams. Tā, pēc 100 metriem pa kreisi, tas ir laikam šeit. Tā, kur tālāk? Šeit, ok. Aiziet. Diena tikai sākās, bet es jau reizes 3 esmu pabraucis garām maršrutam. Braucu, atkal viss pazudu bļāviens. Kamēr es orientējos, kur ir, nu labi, atradu pareizo ceļu. Braucam taisni mežā iekšā. Forša diena, tas ir galvenais. Laika prognoze, protams, šodien bija tāda aizdomīga. It kā pusdiena būtu šitāda saulīte, un pēc tam kaut kāda pērkona negaisa. Nu redzēsim. Vajag jau negribētos, bet ko darīt, kā ir, tā ir. Te kaut kāds betona plāksnes, te nav bijis kāda militārā daļa PSRS laikos. Te kaut kāds tiltiņš, Svētas upe, riepa nospiedumi, jaunieši driftējuši. Tā, un kaut kur šeit pēc 100 metriem jāgriež iekšā mežā atkal. Galvenais nepablies garām. Tā laikam šeit. Tāds mazs meža posmiņš forši. Šitādi man patīk. Jā. Maza ķibelīte, priekšā koks. Un izskatās, ka viņš ir svaigi nogāzies. Bļāviens. Jāmēģina apbraukt riņķī kaut kā caur mežu. Nav jau variantu. Tā. Nu jā, apsties, svaigi kritis. Bļāviens. Ai, uz kādu celmu galvenais neuzsēsties, man jau ir bijusi pieredze. Pēc tam figi var tikt nost. Tā, kā te labāk izlīst caur džungļiem. Izskatās ir. Labais. Braucam tālāk. Jā, viņš čaida fantastiska daba. Bļāvis, man ritīgi labs garas stāvoklis. Foršs mežiņš tāds. Kapitāli. Zējuši, tēt braucēji man kaut kad ieteica, kad vajadzētu līdz vai nu cirvi, vai kaut kāds zāģi. Gadās tādi šķēršļi, kurus, nu tā, sūdīgi apbraukt. Var kaut ko piezāģēt ar cirvīt, kaut ko piecirst un tikt tālāk. Man kā parasti nekā nav līdzi. Redz, ka forši pa auguriņš. Kas tur šosē? Johaidi, jābremza. Blin. Tas bija... Tā jau izskriet uz ceļā ārā, johaidi. Bīstama vietiņa, lopšiem ļoti prātīgi šeit. Ja braucām Bukaišos. Tā. Ceļš ieveda tādā mežā, ejam pa labi, te ir kaut kāds ezers. Vai upe vai ezers. Ui! Tā. Te jau bišķi ekstrēmāk nedaudz. Nu un kā tu te vari tikt cauri? Tā, te ir jāiet paskatīties. Bļāviens. Te var normāli iebersties.
Labi, riskēsim. Tā, mierīgi, mierīgi. Stresa. Tā, te jau kaut kas ir braucis. Viņš dublīši ir. At forš dubļu posmiņš. Būs interesanti. Tā. Es te lienu zem bērns garām vispār. Ir. Jā. Juhu! Veiksmīgi tiku cauri! Labais! Kas te cilvēki kempingo? Labi, mēs tā mierīgi pabrauksim garām. Makšķerītais. Guļ teltī. Malači. Ja jau tev ir iebraukt ar mašīnu, tad moci te toči nevarēs izbraukt. Bet viens posmiņš bija tāds interesants. Man it kā ir normāls riepas, nu jau mazliet ir padalušas tās korķenes, bet vēl ir foršas. Es domāju, šito sezonu vēl varēs pa offroad viņas nodzīt. Šogad, jā. Tad nākamgad vajadzētu ieķert jaunas. Baigi labi ar šitādām ir. Esam ārā uz gruntītes, varēs kādu laiku atkal atvilkt telpu līdz nākamajiem sūdiem. Maršruts bišķi izved arī pa šoseju. Nav jau tā, kad laikam tas teica visu laiku iet pa mežu. Kaut kādi pārbraucieni ir arī pa asfaltu. Protams, tas nebija ilgi. Esam atpakaļ uz gruntītes. Kaut kāda ferma. Pamesta? Nē, nevar saprast. Kaut kāds pagrieziens. Ui, kā tev viss kratās. Veļas dēlis. 2 kilometri taisni. Forši tās maziņš ceļš, abām pusēm koki, tāda fēna alīņa. Mazliet atgādina tos Ziemeļ Prūsijas mazos Polijas ceļus. Mazliet līdzība ir. Velospēdis. Normāli, es braucu pa pretējo joslu vai viņš. Bet šeit ir kaut kāda apdzīvota vieta, kura saucās Ražotāji. Kaut kur ap Auci, ap Lietuvas robežu, nevar saprast. Kaut kāda dzīvības pazīmes ir ražotājos. Bet izskatās, ka baigi neko neražo. Plašumi, Latvijas daba. Īstenībā baigi forši. Sakopti lauki, sakoptas mājas. Ir te čakli cilvēki, forši. Otrā pusē kaut kāda negaisa solija. Varbūt var redzēt, bet debesis tādas, nu jau pamazām savalkās zilas. Tā negribētos tajās lietas drēbēs, bet nu, kā būs, tā būs. Uz ceļa bija zīme Saldus novads, tad saprotu, ka es tagad esmu Saldus rajonā. Pārsvarā ir šitādi grunts ceļi, ja tur pie tā ezera bija tāds viens dublīts. Brauc jau apmēram pusotru stundu. Cik ir nobraukti? 80 km esmu nobrauc par šo brīdi. Tā, kur tālāk? Taisni.
Kārtējs pagrieziens. Kaut kas interesants būs. Raujam iekšā. Tāds maziņš celiņš. Raganu mešs. Šodien neesmu ēdis brokastis, piecēlos 5, izgāju ar suni pastaigāties, 6 aizgāju uz garažu, kamēr atbraucu no Rīgas līdz tam Blinkenfeldas Mūžavi, tur bija kā 90 kilometri. Es biju plānojis tādu pēc iespējas tādu autentiskāku ceļojumu. Man līdzi ir kaut kādi konservi ar pupiņām un zīvi un maizes gabals. Es vēl plānoju kafiju vārīt, bet es neesmu pārliecināts, ka es paņēmu šitos te katliņus līdzi. Tā kā. Bet ūdens ir. Tad iztikšu ar ūdeni. Tā, kur tālāk? Tālāk šeit. Nogriezāmies no šosītes uz kaut kādu pļavu. Tā kaut kādu dublīši, bet te viss easy. Te mēs sabraucam vienkārši riņķī. Bez steigas. Ja arī kaut kāda pļenčka. Ne tajā risē trāpīja, labi. Normāli, lido mušas apkārt. Zampai cauri. Kā te tālāk izskatās? Tālāk izskatās viss māls sakaltis. Jā, kas te ir? Kaut kāda taciņa. Opa. Pagaidā viss mierīgi. Redz te kaut kāds purvs. Tā, bet mēs braucam tālāk. Tas te ir. Pagaidām nav tik traki. Tāds neliels tehniskais posms. Kaut kāds moča riepas ir. Vīri arī brauc tetiņu. Nav tik traki. Šitādi man patīk. Forši tāds meža posmiņš bišķi atslodzītē, kā saka, lai nav visu laiku pa zemes ceļu jāblieš. Un mežiņā tālāk iet iekšā, skatīsimies, kas būs. Laiku maršruts ved pa tādu mežu ceļu. Forši. Nav nekas traks, nav baigie, nav dubļi. Ciets segums, apkārt skaista daba. Tādā garā turisma režīmiņā brauc un baudu. Esam ārā no meža. Tur vienā vietā bija tāds smiltiņas bišķi nēsāja. Bet pieļauju, ka Kurzemē dziļāk iekšā tur jau vēl vairāk smiltis būs. Rekā, man maršruts ir atvedis līdz šim slavenajam, kādu viņš saucās, Zvārdes virsnieku kurgāns.
Ļoti redzēta vieta YouTube, kad čaļi brauc tetiņu. Es zinu, ka daudzi tur brauc augšā, bet es to nedarīšu. Kas ir Zvārdes virsnieku kurgāns? Mēs droši vien visi jau to zinām, bet ja nu kas, tad tas ir militārs objekts. Tas bija komanda punkts, novērošanas punkts Krievijas armijai padomju laikos. Te apkārt bija poligons, bumbu mešana, kaut kādu raķešu šaušana iespējams, un viņi no šī torņa skatījās, trāpīja mērķi, netrāpīja, koordinācija un tā tālāk. Divas stundas 80 km, tāds man ir tas ātrums. Te mums ir tas kurgāniņš, kaut kur te aiz muguras. Jāiebliež redbuliņš. Sāk arī gribēties nedaudz. Pagaidām laiciņš labs, pat nedaudz karsts. Tad mēs esam kaut kur Zvārdē sanāk, ja? Zvārdas rajonā. Nu jāmals tālāk redzēt, cik tālu šodien nobraukšu. Gribētos tikt kaut kur līdz jūrai un kaut kur pie jūras palikt pa nakti. Nu ko, laidīs tālāk? Te ir uzlikta akmentiņa, lai mašīnas nevar piebraukt, bet mocīšiem forši. Auci 23, bet mums uz auci nevajag, mums vajag pa kreisi. Kas šeit ir? Rīteļu kapi. Šeit ir tie sabombardētie rīteļu kapi, jā, tur ir tāds piemiņas akmens, kad atvainojiet, ka mēs jūs nenosargājām jūsu mieru. Ir te tāda piemiņas vieta, jā. Šeit vēl tuvumā ir tāds apskates objekts, kā Zvārdes baznīcas drupas. Arī kādreiz, kad ar mocīti braukā, var piestāt kā tādu pieturas punktu. Bet es šodien tur nebraukšu, mums jābrauc taisni. Un atkal Latvijas plašumi. Te bija tāds foršs posmiņš caur mežu. Ļoti patīkams. Tīri tādai relaksācijai un atpūtai uz mocīšu. Tā, neviena nav varam braukt. Un mums uz kursīšiem. Šeit ir apdzīvota vieta kursīša. Nekad neesmu šeit bijis. Nemaz nezinu, kas tas ir. Saldus rajons, laikam. Kārtējo reizi aizcirtu garām. Man vajag šeit. Kursīšos ir tāds foršs ezers, un tur ir baigi daudz gulbi. Tā kā ļoti skaisti. Tā, mums uz šeieni. Čali mājiņa, izpļauta zālīta, viss ļoti smuki, forši. Labdien! Tā man tikko piezīmēja sieviņa, es ar viņu parunāju, moci noslāpēju. Un katru reizi, kad tu noslāpē motociklu, Hondai, šitai, atkal ieslēdzās trekšanas un ABS. Tas ir mazliet besīgi. Katru reizi, kā noslāpē, ir pa jaunam visi jāatslēdz. Es zinu, ka ir kaut kāds džongls, bet man tāda nav katrā ziņā. Jā, debesis mazliet sāk vilkties uz zilu krāsu. Izskatās, ka tomēr tas lietas būs pēcpusdienā. Traktoriņš brauc priekšā. Čau, vecīt, kā iet?
Nu, teiksim, aiz muguras ir tāds gaišāks, bet tieši tur, kur man iet maršruts, tur ir viss zilākais pretī. Kaut kāds gāziens ir gaidāms, tas ir fakts. Maršrutā bija kaut kāds šlagbaums priekšā, bet maršruts rādīja cauri to šlagbaumu. Es viņu mēģināju apbraukt, tad kaut kā atkal esmu savienojies ar tēti maršrutu, bet nevar saprast, trijos virzienos rāda zils. Davai braukšu šeit, varbūt pareizi. Uzmanēju, izskatās, ka uzmanēju. Kas te pa stabiņiem? Te izskatās kaut kāda robeža. Es esmu gar Lietuvas robežu droši vien. Redz, kā mani aizveda. Jā, laikam gan. Te būs aizauguši taciņas. Man patīk tādu zālīti braukt. Baigi forši var nolikt uz sāniem. Vispār neko nevar redzēt, kas apakšā. Tālu maršruts man arī pazuda. Laikam šeit, bļin. Točni šeit? Nē. Karači saka, esmu kaut kur apmaldījies. Te var forši nodžumīt, ja ir vēlēšanās. Ko viņš man ved atpakaļ? Es kaut ko nesaprotu. Ko es tagad vedu mani atpakaļ? Es kaut kā ne tā iebraucu. Tā, te ir ceļš. Kur? Pa kreisi. Kaut kāds ceļš ir. Tā, nu. Izskatās, ka pareizi. Šeit mēs braucam Biezoknī. Pilnīgi tumšs. Priekšā izskatās kaut kāds pārsteigums. Neliels. Nē, no tālu likās, ka dubļi, bet nē, tāda mazi dublīši. Bet mēs tāds baigais. Nē? Ļoti ainavisks. Te ir pārzāģēts, te bijis baļķis ceļā. Nē, šitāds taciņas baigi forši, man patīk. Bez piepūlītes. Ar baudu. Izskatās, ka te jāslēdz tālie uguņi. Ritīgs Biezoknis. Tā, kur mēs esam? Man laikam šeit. Tā. Oj. Trāpīju risa. Krūmi sauguši ceļam virsū. Izskatās, kādi 5 kilometri varēs atvilkt elpa pa šosīti. Lietutiņš lēnām līst, bet nav tik traki, bet es pieļauju, ka tas ir tikai sākums. Baigi sāka līt, es te nobraucu mežiņā, nezinu, izskatās, ka vajadzētu uzvilkt lietus drēbes. Un es arī neesmu pārliecināts par manu telefonu ūdens noturību. Ja viņš izlīs sāks gļukot, man nebūs vairs teta maršruta. Karači viss slikti, nu ne jau viss slikti, bet kaut kādas neērtības sākās. Šeit viss tik strauji mainās, kamēr vilku lietus drēbes. Lietus, protams, beidzās. Bet tu nevarētu teikt, ka debesis ir skaidrs. Pieļauju, ka tas man bija pirmais signāliņš. Iebraucu tādā apdzīvotā vietā kā Nīgrande. Un lietus atkal līst.
principā par to lietu tu vairs nav ko daudz domāt, jo tāda prognoze bija, ka dienas otrā puse būs lietaina. Negaiss iespējams un tā tālāk. Tā, ja es pareizi saprotu, mani dzen iekšā šinī taciņā. Jā. Labi, brauksim. Man liekas, kad ir slidens. Tāpēc mēs brauksim ļoti lēnām un ļoti prātīgi. Turistiņā. O, reku sportisti. Labdien! Ui, blē! Gāžos! O tā! Pirmais kritieniņš! Viņš man vēl tā forši bišķi slīpumā ir nokritis. Bļāviens. Dabūšu bišķi pačakarēties. Nav spēka, nevaru izkustināt. Ļoti nepateicīga vieta, tāds slīpums. Slīpums uz leju. Domāju, ka te būs kādu laiku jāpačakrējās. Varbūt jāmēģina viņu kaut kur izvilkt. Ja paveiksies, varbūt brauks kāds garām. Tagad aizgāja vēl ritīgais lietas gāziens. Karoči, būs jāpamocās. Kaut kā jāizstum, kaut kur jāizvelk kaut kādā līdzinākā vietā. Ieberziens. Man kaut kādā mistiskā veidā izdevās viņu piecelt un dabūt uz otriem sāniem. Jau izskatās cerīgāk. Tā kā domāt, līdz mēģināšu šķilt un kaut kā tikt ārā uz ceļu. Uzvara pirmā tikko ārā. Tagad sakrāmēšu mantas, atpakaļ es te noņēmu somu un koferi, lai bišķi vieglāk ir. Tad mēģināsim braukt tālāk, cīnīties. Tā no sūdiem tikām ārā, braucam tālāk. Brīles aizvīduši, neko nevar redzēt. Nu ko, kulsamies tālāk. Mocītim nekādi damage nav. Pavaroķiks vienīgi tāds salūz, bet viņš jau man bija tagad salauz līdz galam. Vajadzēs kaut kur pastīties, kur var nopirkt. Kā man tā sanāca, nezinu. Ne tajā risē trāpīju. Pabrauksim tagad bez aizsarga brillēm, jo aizsvīda, neko nevar redzēt. Sausā laikā te būtu ok. Tagad uzlie visi un šitie dubļi visi tādi slideni. Nav viņi baigi lielie, bet viņi vienkārši baigi slideni. Labi, braukšu lēnām. Man jau likās, ka es viņu nepiecelšu, bet kaut kā sanāca. Te būs interesanti, te ir zāle, kalns un pagrieziens. Nezinu, moši ieskrējienu kaut kādu paņem bišķi.
Ai, dieviņas, davai aiziet. Es augšā tiku, bet es nezinu, vai es pareizi aizbraucu. Kaut kur mans teci pazuda. Redz, ka ir. Izbrauksim cauri pagalmam. Tā, laikam nogriez bišķi līkumiņu. Tā. Nu jā, man vajadzēja iznākt no šitās labās puses. Bet ir okei. Man te mazliet krešā cieta pavarotņiks. Nu, viņš jau man bija, te bišķi ieplīs. Tagad laikam līdz galam būtu saplīsa. Bišķi pietīsim ar izlani, lai ūdens neiet iekšā. Tā mazliet. Galvenais, ka strādā, viss kārtībā. Tāda neražiņa. Kas mums te ir skrunda? 22 kilometri. Kos riebīgos dubļos uz tādas taciņas. Es nezinu, kāds vispār rieps ir vajadzīgs, lai būtu forši saķeri. Man tur kapitāls slīdēja. Kaut gan es ar šitām pumpenēm esmu braucis ārā no ritīgiem dubļiem, kad mocis ir 50 centimetri ūdenī dubļos, iet cauri. Tā arī izskatās kaut kāda pamesta militārā padomju laiku bāze. Jo braucot iekšā šeit bija tāds kontrolpunkts un tad būdiņa, var redzēt, kas KPP drošiem bijis. Un kaut kādas ķieģeļu mājas izmētātas pamestas. Nu, neviens cits to, kā padomju savienībā, šitā nebūvēja. Nu, kā jūs varat redzēt, līst pamatīgi. Baigais lietus. Baļin, tādā laikā mežā ir ko darīt, kā jūs domājat? Mans telefons lietu netur, navigators visu laiku gļuko, slēdzās ārā. Es pat īsti nezinu, kur braukt. Karoči, lietus ievieš korekcijas manos plānos. Bēdīga ziņa man, es laikam mainīšu plānus un šodien beigšu, jo gribējās forši pabraukt pa mežu ar telti, palikt mežā, bet paskatījos laika prognozi, Kurzemē visu laiku līs un būs tikai stiprāk. Kaut kā tās baudas jau vairāk nav. Tāpēc, sorry veči, šodien metu mieru, pagaidīsim kādu labāku laiciņu un tad turpināsim no Virsnieku kurgāna un tad līdz galam. Paldies, čau!